tieši perpendikulāri galdam, jā, apvelk pēdu tā, lai paliek te apkārt, lai varētu, varbūt pat pa diagonāli, lai te varētu pielikt klāt to, ko mums vēl tur klāt vajadzēs palielināt. Tā. Jo tur var uz beņķīša, jā, kura jūs tur tā. Ir visiem, ko šablonu taisīt. Labi. Šī ir vislabākā priekš šabloniem. Mēs ar vilnu aptinam to pēdu un tad filcējam. Viņa nelaiž, viņa neizmirks mums. Dažādas šķiedras var dekorēt ar vilnu, ar audumu, bet audumu vai kaut kādu plānu, vai tas būs tur, piemēram, zīds vai marle, tas pieveļas, jā. Zīds labi pieveļas un marle labi pieveļas. Bet jo smalkāks, plānāks, jo labāk viņu pievelt. Var jau visu pievelt, bet tas prasa daudz dekoratīvus darbus taisa. Šis ir priekš apģērba filcēšanas un priekš apavu filcēšanas arī var tāds marģelāna zīds. Tāpat tās parasta marle, kura ir sakrāsota. Mums te ar meitenēm bija tādi projekti, taisījām. Mēs taisam no sākuma apvelkam, uztaisam piegrieznīti. Šīs čības bija, piemēram, ņēma 400 gramu, puskilogramu šķībām. Man patīk plānas šķības. Šoreiz mēs taisīsim, kā man patīk. Šos forma sanāk tad, kad mēs žāvējam. Mēs viņas izskalojam no ziepēm un uzvelkam, piemēram, ja nav liestes, var uz liestes, uzliekam uz liestes, noformējam, noņemam un uz kaut kāda mieta žāvējam, lai notek ātri. Ja? Bet, ja nav liestes, šīs ir liestes, ja, pēc kurpnieku, tad uz kājas mēs varam to viņu noformēt un pēc tam noņemt un žāvēt tā kā ir. Pielikt klāt priekšpuses 4 cm, no apakšas 3 cm, un apkārt kaut kur 2,5 tā. Vienkārši divas pēdas jums vajag uzvilkt, jā, jo mums būs 2 šķības, tātad mums vajag 2 šablonus, jā, katrai šķībai pa šablonam. Te ir 4, te ir 2,5. Labi. Apmēram tā. Nē, es te centimetri. Tagad mēs sāksim svērt, laikam, vilnu dalīt. Tā baltā, kura tā ir Latvijas kārsums, jā, un tā krāsainā ir, mēs tādus dabīgos toņus nekrāsotos ņēmām. Tai vācu kalnu, tā ir Berkšaf vilna, viņai arī ir dažādi toņi no melnas, no baltas līdz melnai. Mums ir 2 pēdas, jā, un viņas jāapliek no vienas puses un no otras katru. Katrai pa 4 daļas vienādas, jā. Vienai krāsai, un pēc tam mēs otru kārtu liksim ar otru krāsu. To pašu jāizdara arī ar otru. Tātad 70 gramus es jau te sadalīju. 17,5, var tā, vai 17, vai 8, Tādās plāksnītēs, jā, viņi var dalīt. Kam ir 22? Tad nākošo, jā, 4 tādas nosvērt. Jūs varat no sākuma balto, jo balto mēs iekšpusē liksim, jā, pēc tam pēc kārtas sasvērt. 22 grami, reiz 4 picītes. Tās man vēl... 8 picītes kopā. 8. 8. Ok. Katram jāzina, cik tie grami ir. Tev visas 4 ka nav daudz paduši, bļodas. Sākumā, tad krāsainā vai balkonā. Kā te ērtāk sanāk. Var jau plūkāt, lai būtu vienmērīgi uzreiz, bet tas ir tāds ilgs process. Var uztaisīt tā. Liekam, cik te sanāk, ko mums te aiztaisīt. Jā, var pat paskatīties no šitās puses, cik mums te paņemt.
Tā forma drusku maliņa, jā? Un pēc tam jau skatīties, ko klāt. Tā kā turam un šitā sanāk. Tā kā vairāk, tā kā ar sānu mēs, jā? Šitā te. Neaiztieciet vilnu ar rokām plikām. Tikai šļakstiet. Tā kā velkam apkārt, bet viņu tā cenšamies izlīdzināt, lai viņš pēc iespējas ir līdzināts. Nevis čupās, bet tādās vienmērīgās tajās. Ja tur krokas arī sanāk, tad lai viņas ir. Un tāda sajūta, jā, drusku. Te divas mēs malas, mēs abas plēves turam kopā, jā? Kopā ar, es vienkārši tā parādīju. Un tad varam apgriezt, jā? Jo, ja mēs tāpat nesājam, tā nevajag darīt, jā? Tad mēs visu bojājam tā riktīgi, kad viņš būs apkārt. Galvenais, lai nekas tur nesmuki tur nekarājas un vienmērīgi pēc iespējas, jā, un labi uzsēdināt. Tur stipri berst nevajag. Uzreiz vienkārši, lai viņš pielīp pie tās šablona un viss. Diezgan daudz. Pietiekoši. Tas nesanāks eksperiments. Te otrādāk jātaisa iziet. Bet ne tagad. Tagad vēl vienkārši. Tagad taisni, jā? Šitā, jā. Viņa taisa. Es domāju, ka šitās jau var pūlēt. Un tad, kad iztaisnos, tad caur plēvi paberzīsi augšu leju maliņas. Tā maliņa, viņas sēž it kā viss kārtībā. Tā. Būs labi. Jā. Viņa var tagad rulēt vajag. Tā, viņa sanāk tā, ka... Tā. Tā kā viņa slīt, jā, tā kā viņu vairāk sanāk, tā kā tu drusku mīci, jā. Drusku pēc tam vajadzēs, laikam, pēc šitās rullēšanas drusku paberst un tad izskalot. Tad, pasaulē, jā, 1, 2, 3, 4. Pēc tam pārgriežam uz otru pusi, atkal 1, 2, 3, 4, tā. Kad būs viss, tad varēs drusku šitā. Lai drusku tā putiņa, tā griešanas daļa, ir tā no papēža, jā, tā trešdaļa, tā tad ceturdaļa. Mēs to nenogriezt to. Jā, bet ideja tāda, ka mēs viņu iegriežam un ņemam ārā, jā, tūlīt. Bet vajag izberst iekšpusi. Tur tā kā paberst tur iekšā, visas ir sevišķi šito te. Tur tā kā berst un šeit berst, jā. Tā, ir abas divas no abām pusēm pa riņķi. Kad mēs rulējam tā, viņš garumā saraujas, saīsinās, jā. Un viss var regulēt. Var te vēlreiz, pa kādām 5 reizēm no vienas puses, no otras puses parulēt, paskatīties, varbūt viņas jau tur būs līdzīgākas. Izskatās diezgan vienādi. Šitās, no vienas puses tikai. Tā. Nē, tūlīt mēs paskatīsimies, cik viņas te. Es domāju, viņām vajag izgriezt. Bet to vēl varēs koriģēt, jā, ja vajadzēs, uz kājas uzliksīt, jo viņa vēl samazināsies, jā. Un tāpēc es uzreiz netaisu to caurumu tik lielu, jā. Ir tādas līdzīgas, jā, gandrīz vienādas. Tur pēc tam ar to rullēšanu varēs koriģēt, jā. Bet garumu man tādas sajūtas, ka te jau nevajag jau garumu. To pēc tam varēs paskatīties, jā. Te vajadzēs platumu. Vajadzēs uzmērīt uz kājas, jā. Šitais tāds moments, kurš ir nejauks. Negribās kļūdīties tā.
Un tad pamēģinās, kā viņš. Tad šito varēs pielikt pie otras un arī nogriezt, ja? Kā viņas tur lien vai nelien. Tur vajadzēs jums uz kājas, varbūt vēl vajadzēs nogriezt, ja? Vienkārši tagad nogriezīsiet šo tāpatās kā šo. Un tad varēs, es domāju, ka vēl vajadzēs pēc kājas sanāks, ka viņš ir plats, ja? Tad varēs tā no tikai šajos virzienos, ja? Tā. Šādā veidā viņš platums, ja? Ja mēs šitā, tad garums. Nu, tieši tāpat kā rullējam, tāpat arī beržam, ja? Te to papēdi mēs varam smuki iesēdināt, ja? Var ar cimbiem, var ar roku, nu, tagad jau viņš ir tāds diezgan normāls, ja? Tāds. Bet šeit vēl, nu, to varbūt pat vēl var parullēt no sākuma, un kad jau būs gandrīz, tad arī šeit to formu jau sēdināt. Un tad tās čības būs gatavas. Viņas ļoti, bet man negribās viņas savādāk taisīt nekā šitā. Jā, skalo. Uzliek uz kājas vēlreiz, nu, lai formu ieņem to formu. Un tad uz kaut kāda nietiņa. Jā, viņš notek. Jā, un tad var nosmērēt, piemēram, var, vai nu lateksu, var pat kaut kādus silikona punktiņus uzlikt. Un skatīties, lai viņas ir vienādas, tad viņas vienkāršāk būs simetriskas uztaisīt. Kad mēs taisam vienas un tās pašas darbības, tad viņš vairāk simetriskāks. Tā izrullēts bija. Tagad, nu, var to paberst vēlreiz un vēlreiz parullēt. Jā, abas divas parullēt vai to vienu? Nē, nu abas divas, jo viņas ir vēl lielas ļoti. Es arī iet Ja dzēju, kādas bija maziņas tās. Es ar upē iet izskalot. Ziepes. Bet labāk viņš ir, kad viņš ir silts. Šitā. Tiksi, nevajag viņas stepīt. Vienkārši tas ātri, mēs viņu izsildam, beržam, ja? A tā mums tāda glaudīšana ir. Man tādas aizdomas paņem tagad vienreiz uztaisīt tikai garumus. Man tādas aizdomas, ka viņš jau baigi šaurs. Edzi, viņš ir garš, bet pēc platuma man tādas aizdomas, ka viņš baigi jau tāds, Redziet, te drusku, varbūt pa 10 reizēm paņem uz visām pusēm. Nu labi, te 38 drusku. Jo varbūt plata kāja šaura? Pa 10 reizēm. Es baidos, ka tik, par daudz. Visu izrullē pa 10 reizēm, jā? Tas nav sarežģītākais. Vienkārši cits griezums. Var jau griezt arī šeit to caurumu, jā? Bet man patīk, kad šitā, tad viņš tā smukāk pēc formas stāv. Šitā viņš vairāk tāda laiviņa. Tāda laiva sanāk šajā. Šajā viņš variantā man vairāk patīk, ja? Un sanāk, ka mēs, pirmais grieziens, lai par daudz neiegrieztu, ja? Mēs parasti to otro ceturdaļu, ja? Ņemam pusīte, ja? Šeit ir pusīte, un tad vēl uz pusītēm. Un sanāk, tā, kaut kā iezīmēt. Tā, un otrā pusē arī tikpat lielu var pat, atzīmēt. Tātad to centimetru kaut kur apkārt apgriezt, parasti kaut kur apmēram tik aiziet, jā? Tad tā. Kad jau viņas būs gatavs, jā, tad var, tā kā mēs tās maliņas, jā, šeit, viņas pieberst un būs viņas kārtīgas, jā. Šis, tu vari griezt šitā te.
Tikai no otras, kad griezīsi, jā, tad skaties, kuru pusi, jā, drusku, jā, tā. Var ne pavisam te pa maliņu, bet kādu tādu puscentimetru šeit, jā. Jā. Nu, tikai vēlreiz pamēri, te pa fiksu. Tepat uz papēdi var vienmēr kādu centimetru vairāk palaist. Var pagriezt garāku drusku, tikai vienādi uz abām pusēm, lai nebūtu dažādi. Ja vajadzēs, tad parasti es kaut kur centimetru te apkārt griežu, nebūtu dažādi. No kuras ir nogriezts? Kas nogriezts? Nevaru saprast. No abām nogriezts? Jā. No abām padruskai nogriezts, skaidrs. Tā. Viņš ļoti garš, jā. Gan papēdis daudz ir, jā. Un šite gan purns ir daudz. Visur ir vēl daudz, jā. Un es viņu vajag vēl parulēt. Es domāju, ka tu vēl garāk varētu iegriezt. Pēc, ka visiem sanāk. Tā. Jo skatos visiem par lielu, par mazu ir tas caurums. Var izberzēt šitās te locījumus. Labi, tā kārtīgi paskatīties. Paskatīties tos. Gan, redzi, viņš šitā, redzi, kāda pūkaina nesaveļas. Šitā savēlās, jā. Viņas ir ļoti liela atšķirība, tāpēc es tā uzskatu, ka šito pūkaino mīksto iekšpusē ļoti labi, ja šitā tur forma, ja? Tagad tev vajag izberst šitās visas šuvītes un tās arī tos sāniņus var tā kā ar roku tur no iekšpuses paberst, jo viņš ir vismazāk bersts, tas, kas iekšā. Tas, kas ārpusē, ir savelts, a iekšpuse tev vēl tā labi savēlās. Paskatīšos tā. Nu, vismaz, jā, šitais viss man nekad nesanāk tā īstais. Lūk, kad tev būs uz kājas, tad tu varēsi jau to visu, tev, nu, šito visu pa kājai, jā, likt. To visu formu, jā? Jā, nu skaidrs jāuzvelk kājās un šitais te papēdi var tā te un pēc tam šeit var, jā, visu var nosēdināt, jā. Tikai labāk ar cimdiem un man liekas ziepīti vajag. Tev vajag tagad ņemt šo te vietu. Tad viņa, redzi, aizies, jā. Gan zole būs biezāka, ja tu berzīsi zoli tieši, jā? Jā, viņa būs zole biezāka un šitie garumi aizies tie. Un sanāk tā kā papēdītim, jā, te biezums tas sanāk uzreiz, jā. Skaidrs. Un tad jau formē pēc kājas, jā. Šito var piešūt tagad, jā. Man ir tur adatiņa diedziņš, var piešūt, nu piediekt, jā. Un pēc tam jau skatīties, kā viņš tur. Un šeit jau viņš uzreiz tāds ļoti labi, ka viņš te tāda biezāks. Šeit var pamēģināt pēc tam, kad paspalvos paskatīties, vai der šitā te, ja gribi tā, tad var tā paskatīties. Viņu var arī izstiept ar to pašu, vai nu es uz iekšu beršu, jā, tad viņu es sarauju, a ja es gribu izstiept, es varu arī šitā berst, tā te, jā. Un pastiept un paberst, jā, man būs garāka tā maliņa. Principā, man liekas, viņas ir tā. Nu, kad ir uz kājas uzliksi, iztaisīsi to formu, tad vienkārši. Jā. Paldies, ka tu biji šodien kopā ar mums. Es domāju, ka mēs skaistu dienu šodien pavadījām. Un lai jums visiem labi nesājas turpītes. Un lai viņas ilgi kalpo, silta kājas. Un atceraties Ilonu un arī mūs. Paldies. Nu, cerams, ne pavisam nomots. Neizskatās Kur?